Čau visam! Beidzot turpināsies darbi ar celtniecību. Sākšu mūrēt sienas verandai. Visu ziemu neko nedarīju, pavasari neko nedarīju, kā rudenī beidzu, tā arī ir viss. Jā, kā varat redzēt, ir nopirku gāzbetonu, likšu 20 cm platumā. Un pēc tam te nāks vēl 10 cm putuplasts. Tagad ir palicis tā, kā ir palicis. Visi jānogludina, visas malas, kas saka augšas lej līdzens. Šito visu porgu jāsāģē nost. Un tajā, kurš nāks pie sienas, stiprināsies, tur būs jādzen iekšā armatūras. Šī vietā dzīšu iekšā armatūras. Cik es skaties, ka tā dara, jo man īsti idejas nenāca galvā. Viņš iedzen armatūras iekšā un miers. Varbūt vienīgais izņemt ārā, bišķi to gāzbetonu līmi iešaut iekšā. Tā, turpināt. Labi, sākam darbus, jo līdz rudenim vajadzētu, kā saka, dabūt verandu zem jumta. Logi nez vai būs, logu vietā ielikšu plēvi, jo naudas būs pa īs, man vēl viss kaut kam citam jākrāja, nesaistīta māju un arī ar māju. Labi, aiziet! Nozāģējam nost lieko porgu, galu, kas palicis ir. Un pucējam virskārtu. Jūs redzat, te ir divi mazi palīgi. Tie manai lielajai palīdzēja bērni. Kas drīz viņi atradīs jaunās mājas un būs miers. Nu, lūk, izštrobēts ir. Tajā vietā nāks armatūras, lai es nostiprinātu mūri, lai neveidojies, ja kaut kas sāk staigāt, lai viņš neatdalās. Un paņēmu bormašīnu un ieborēšu mūrī caurumu, lai ir kur iestrādāt armatūru. Spiedīšu iekšā gāzbetonu līmi. Un tad es domāju, ka vajadzētu sasaistīties vismaz šajā. Nākamo, ka liks tad tādā slīpumā, kaut kādās 45 grādos. Lai sasieņās viss, lai nestaigā. Tagad saliksim iekšā līmi. Un varēs pēc tam iespraust iekšā armatūru. Piepildam visu gropi. Lai pēc tam, kad liekot armatūru, lai viņi visu smuki sasaistās ar gāzbetonu.
šeit ietriecu armatūru 45 grādos un plus vēl tajā sienā un pielocīju un vēl pieliku tā, lai viņš viss tur savalkās. Ceru, ka viss būs labi. Vajadzētu būt nekādām problēmām. Un tik tālu esmu ticis. Es domāju, ka tīri nevaina. Jāturpina tālāk. Gāzbetona kārta ir uzlikta kārtējā. Jāveic strobēšanas pasākumi, lai iekšā ielikt armatūru, nostiprinātu gāzbetona sienu, lai neveidotos plaisas un vispārējais. Es darīšu vienkāršāk, es esmu skrūvgriezi. Man ir, ka es māju būvēju, man ir uztaisīts tas strobējamais, bet viņš ir baigi resnēs un nav man vajadzības. Paņemšu vienkāršāk ar skrūvgriezi un diezgan viegli iet. Labi, maucam. Paņemam putekļu sūcēju un iztīram gropīti. Kārtējo reizi nobruku mikrofons. Labi, tas tā. Tagad paņem ieliku armatūru, nogriezu, cik viņu vajag. Un piemērīju arī līkumu. Un tagad pildam visu ciet ar gāzbetona līmjavu. Piepildam kārtīgi cik vien varam. Un attiecīgi arī strobētās vietas. Liekam armatūru iekšā. Bišķītiņu tur patrinam, lai viņš viss tur saplūst viss kopā, lai būtu labāks saturs. Pieliekam arī stūri. Un aizlīdzinām visu ciet rūpīgi. Tagad paņemam zobuķeli. 10x10 mm manā gadījumā ir un liekam gāzbetona līmējam klāt. Šajā variantā es ietriecu 45 grādos armatūras stieni, saslēdzu ar māju kopā. Šajā epizodē var redzēt, kā veidoju pārsēdus. Šeit betonēju, netaisīju U-blokus, jo verandai īsti nav laika un tur ir 20 cm plats, tur U-bloki nekāda lāga nesanāk, vienkārši ņem un betonē pārsēdus. Nu, šeit lej virsū. Armatūras stieņas sasaliek. Šajā gadījumā laikam neatceros. 8 vai 10 mm liku. Nu šādi izskatās pagaidām. Nu, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku, abonējam un gaidām nākamos video. Atā!